Vasaļi! Mani sauc Imants. Šajā kanālā fiksēšu savu pieredzi ar elektroauto. Nedēļu atpakaļ kļuvu par 2019. gada Tesla Model 3 Long Range pilnpiedziņas elektroauto īpašnieku. Pie kam? Pirku attālināti, auto redzēts tikai autopiegādes uzņēmuma pārstāvja uzņemtajās bildēs, kā arī lēmums pieņems bāzējoties uz viņa vērtējumu. Transporta līdzekļa nomaiņu plānoju jau sen, apskatīju gan iekšdedzes, gan elektrības piedziņas auto. Kāpēc izvēlējos elektroauto? Kāpēc gan ne? Ekonomija pirmkārt, gan enerģijas nesēja cena, gan apkopes daudzuma ziņā. Ņemot vērā plānotu auto iegādēju paredzēto budžetu un pateicoties valsts atbalstam, bija iespēja nopirkt auto, kas var nodrošināt gan ikdienas, gan tālākus braucienus. Pēc kādiem kritērijiem izvēlējos? Pirmkārt, komfortabls nobraucamais attālums. Ikdienā parasti ap 60 km, bet ir dienas, kad nepieciešams doties tālākā braucienā, piemēram uz Rīgu, ap 200 km. Baterijas un uzlādes īpatnības. Potenciālais baterijas degradācijas līmenis, ātrās uzlādes maksimālā jauda, uzlādes līknē atšķiras katram auto. Jārēķinās, ka vairumam elektroauto pēdējie 20% ātrajā uzlādē lādējas ļoti lēni. Tāpēc tālākiem braucieniem ar ātro uzlādi arī jārēķinās tikai ar kādiem 75 no baterijas ietilpības. Trešais – efektivitāte. Tā kā reāli mums nav daudz ceļu, kur drīkst braukt uz 90 km/h, tad ņemu vērā auto ekonomiskumu pie šāda braukšanas ātruma. Ceturtais – auto uzticamība, vērtība un praktiskums. Galu galā tika nonākts pie šī modeļa. No praktiskā viedokļa labāk būtu Model Y, bet diemžēl budžets to neļāva. Ko esmu nopircis? 2019. gada Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive, nobraukums 175 000 km. Šobrīd auto nav pucēts, kāds atnāca no Beļģijas, tāds arī šeit ir redzams. Auto pēc daudzu akmentiņu atstātām atzīmēm daudz kilometrus pavadījis uz autostrādes. Lūk, te jūtams krāsojuma pēdas uz bampera. Daudzu Model 3 slimība ir aizmugurējā vāka krāsas bojājumi. Vāks saskaras ar bamperu un bojājas krāsojums. Tāpat daudzreiz ir redzēti stūres apvalka bojājumi. No karstuma virsējā kārtiņa kļūst viegli sabojājuma. Lūk, arī šim auto ir neliels bojājums. Burtiski visi piedāvājumā redzēti auto ir ar disku bojājumiem, arī šim katrs disks ir ar bojājumiem. Pārējais sīkumi, interjera skrāpējumi, vairums no kuriem var likvidēt vai padarīt mazāk pamanāmākus. Tad šobrīd man plānots izveidot vairākus video, kur pamēģināšu noteikt baterijas degradācijas līmeni, izmērīšu elektrības patēriņu pie ātrumiem 90, 80 un 70 km/h. Ir ideja veikt 1000 km braucienu, cik ātri es tos varētu izdarīt. Pastāstīt par to, kur un kā meklēju auto. Pastāstīt par pieredzi pērkot un kārtojot auto iegādes un atbalsta dokumentus. Ja ir interese nākošajos videos, tad parakstieties uz kanālu un komentāros ierakstiet, kura no tēmām interesētu visvairāk. Var piedāvāt arī savu tēmu. Ja uzskatāt, ka kļūdos savā izvēlē, arī iekomentējiet, būs interesanti palasīt. Un paldies par patīk podziņas nospiešanu un tiksimies. Atā!